mēs braucam cauri slavenajam Suvalku koridoram, kas šķidrus vēders taisīja ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, jā, bet arī viss tas tika atspoguļots presē, un sevišķi, kad Wagners parādījās Baltkrievijā. Jā, nu, ja mēs paskatāmies uz šo Suvalku koridoru saucamo, to nevar ņemt vērā tikai šo ceļu, viņš ir daudz plašāks. Jā, šis ir vecais kara ceļš, kas ved no dienvidiem, no Eiropas, iekšā savulaik uz Krievijas impēriju. Pa šejieni gājuši gan Napoleons, gan Prūši, gan Velsnīzīgi, kas ir gājis, jā. Bet viņš ir labs no dienvidiem uz ziemeļiem, bet ne no austrumiem uz rietumiem, jā. Ja tā paskatās šīs apvidu īpatnības, ir ļoti sarežģīti šeit veikt kādas militārās operācijas. Protams, tas ir tuvākais starp okupēto Kaļiņingradas apgabalu Krievu un starp Baltkrieviju. Ātrs trieciens, lai savienotos, bet apgādes līnijas, kādu spējas nodrošināt šī uzbrukuma grupējumi. Ja? Tā kā cilvēkiem nevajadzētu satraukties par kaut kādu Suvalku koridoru, un ir sevišķi Wagners. Ja? Nu, tad arī mūsu plašsaziņas līdzekļi taisīja, ka Wagners tagad Baltkrievijā, Daugavpilī beigas un Suvalku koridoram beigas. Ja Wagnera vietā būtu bruņots deju kolektīvs Pavļiks, arī cilvēkiem vēders sāpētu? Man liekas, ka nē, bet Wagners tas bija kaut kas mistisks. Jā. Tā kā vajag atbraukt uz šejienu un paskatīties uz apvidu, lai saprastu, ka šeit manevra karu vest ir ļoti sarežģīti. Jā, kājnieku spēkiem, bet cik tas kājnieks varēs pastiept uz muguras līdzi, jā. Ņemot vērā, ka Kaļiņingrada, Kenigsbergas apvidus, tur poļi savilkuši pietiekami daudz, lai Krievi pat savu smidrīgo pakaļ no turienes neizvilku laukā, jā, kur nu vēl doties pretī uz Baltkrieviju. Jā. Tā kā guļam mierīgi, nekādu kreļķu, Suvalku koridors drošās rokās, Wagners vairs nav Baltkrievijā, lai litrām.